Latvija – mūsu mājas. Raidījuma cikls Latvija mūsu mājas izskan projekta sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā ietvaros, un to finansiāli atbalsta Islandes, Lihenšteinas valdība, Norvēģijas Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments, kā arī Latvijas valsts un sabiedrības integrācijas fonds. Radio 1 programmā jūsu uzmanībai kārtējais raidījums sērijā Latvija mūsu mājas, un studijā esmu Sārta Vītola. Un šajos raidījumos, kā jau ierasts, mēs iepazīstinām jūs ar aktīviem cilvēkiem, dažādu tautu cilvēkiem, kas Latviju sauc par savām mājām. Un šodien mūsu studijas viešņa ir Staņislava Počajevēceja. Vispirms es jums jautāšu tādu lietu. Poļu biedrībā jūs jau darbojaties kādu ilgāku laiku, kā jau mēs arī noskaidrojām pirms raidījuma. Vispirms, kā veidojās Poļu biedrība Jēkabpilī? Poļu biedrība veidojās 1991. gadā. To sapulce bija organizējis Ždanok Vladimirs, un uz tā sapulces bija arī atbraukusi Ita Kazakeviča. Un tad arī nolēma, ka vajag arī organizēt poļu biedrību, lai būtu tāda kopiene un varētu kur satikties un izteikt, katrs varētu izteikt savas domas. Sākumā varbūt cik bija cilvēku biedrībā, kuri bija tie aktīvākie? Sākumā bija ļoti daudz aktīvu biedru, un kad tikai organizējas, zināms, pie mums nekā nebija, ne bibliotekas, nekā, bet vēlāk no Polijas sāka mums sūtīt grāmatas, un biblioteku es uzņēmu uz savu vadību, tur vajadzēja organizēt. Un tad cilvēki sāka nākt, lasīt, ņemt tas grāmatas, un bija arī aktīvi tādā ziņā, ka, piemēram, mēs organizējam arī koncertus dažādus. Un, piemēram, pasākumus arī bija tādi, ka, piemēram, poļu tradīcijas dažādas mēs arī atzīmējam tas pirms Ziemassvētkiem, Lieldienām. Un vairāk bija aktīvu cilvēku, zināms, tad bija arī 20 gadi gandrīz atpakaļ. Tas bijām arī jaunāki, enerģijas bija vairāk. Tagad jau visi esam jau palikuši veci, un aktivitāte ir jau zudusi, kā pateikt. Biedru ir krietni mazāk palicis šobrīd. Tagad biedru pavisam maz ir kādi 25 vai 30 cilvēku. Ja kāds polis dzird un vēlas iestāties biedrībā, vai tas ir iespējams, vai viņš drīkst to darīt, un kādi ir tie noteikumi, lai iestātos? Zināms, kas grib un ciena poļu valodu, var arī iestāties poļu biedrība. Pie mums arī tur tiek organizēti dažādi pasākumi un ļoti patīkami. Ir arī tādi cilvēki, kuri nav poļi, bet vienkārši ir latvieši, ir citi, kuri arī piedalās pie mums, pie poļu biedrības. Un tur ko iesniegumu un piedalīties vajag vienkārši. Galvenais būt aktīvam. Galvenais būt aktīvam. Un arī noteikti cienīt poļus, poļu tradīcijas un tā tālāk. Zināms, mūsu poļu tradīcijas ir ļoti skaistas. Un sevišķi pirms Ziemassvētkiem, piemēram, arī tagad, kā ir poļu skola, šeit arī viņi arī atbalsta poļu tradīcijas, tur bērni tiek organizēti vigilija tāda saucamā, kur ir ļoti skaisti pasākumi viss, un tas ir ļoti patīkami, un gandarīti mēs esam veci cilvēki, kā vēl tradīcijas tiek uzturētas vēl mūsu poļu tradīcijas. Jēkabpils poļiem ir arī laba sadraudzība un satikšanās bieži notiek. Mēs arī stāstam savos raidījumos ar Polijā dzīvojušiem tautiešiem. Par pirmo braucienu, kad jūs devāties uz Poliju kopā ar skolēniem, kādas ir tās atmiņas un iespaidi? Vienreizēji tie bija iespaidi. Es braucu ar poļu skolas bērniem vairāk kārt.
kādas 5-6 reizes braucu. Pirmo reizi mēs braucam uz Varšavu. Tas bija parafiāda tāda skaitama. Tad vēl nebija poļu skolas. Vienkārši bija tikai tie, pie mums bija no Polijas atsūtīta viena skolotāja, paņi Irma, tāda Jaruš, un viņa nodarbojas ar bērniem. Tad arī bija organizēts, bet mēs braucam uz Varšavu ar bērniem uz to parafiādu. Un tur mēs satikām, tur satika ļoti sirsnīgi, un vispār Poļi vienmēr satiek visus mūsu bērnus sirsnīgi un apdavina viņus, kad atpakaļ viņi brauc. Zināms, kad, piemēram, mūsu bērni aizbrauca uz turieni, viņi bija pārsteigti ar to, ka viņi skaisti runā poļu valodu. Pie mums bija tāda paņi Aņa Čubajevska, viņa 5 gadi šeit pie mums strādāja Jēkabpilī, un viņa ļoti daudz ir iedevusi tiem bērniem zināšanas, un skaisti viņi runāja tā arī, un tādi patriotismu viņa arī šito te, kā pateikt, radīja tiem bērniem. Viņa arī ļoti daudz ir sacerējusi dažādas dziesmiņas. Es atceros, mēs bijām aizbraukuši uz Poliju, tas ar otra un otra klasīte uz Poznieņu mēs bijām aizbraukuši. Tur arī bija Poli ļoti pārsteigti ar viņa zināšana poļu valodā. Bez tam viņi ļoti daudz zināja poļu dziesmiņas, poļu šitas te dzējoļus, to, ka viņi tiešām negaidīja, ka tādi mazi bērniņi, un viņi jau lasīja Ādama Mickeviča, Sinkeviča un pārējos tādus lielus darbus. Ja. Un tā skolotāja arī bija sacerējusi dziesmiņu par Vislu un Daugavu. Viņai šeit ļoti patika arī Latvija, un kad tie bērniņi sadziedāja tādu skaistu dziesmu, tiešām Poli ar asaram to visu uztvera. Tā kā šis bija ļoti skaists un tāds emocionāls arī noteikti brauciens. Jā, ļoti. Piemēram, mēs, kad braucam, ziniet, šita vilcienā, bērniņi brauc, nelielie bērniņi brauc, un tur sākas dziedat viņi. Un tur sāka viņi dziedat, un ziniet, no citiem kupē sāka nakt tie poļu cilvēki. Saka, bērni, uz kurieni jūs braucat? No kurienes jūs braucat? Uz mājām jūs laikam uz šito te braucat uz Vroclava vai uz kurieni? A tie bērni saka, nē, mēs braucam uz Poliju, mēs esam no Latvijas. Viņi bija ļoti pārsteigti. Ziniet, un tas arī bija tāds pārsteigums. Viss, kurš ko varēja, kas cepumiņus, kas šitas te konfetes nesa, visi skupstīja viņus, bija pārsteigti par tādu, ziniet, pārsteigumu, ka viņi tik skaisti pārvaldīja poļu valodu. Vēl es gribētu jūs lūgt pastāstīt par savu ģimeni. Jūs tātad esat polieta, un kas ir bijuši jūsu vecāki, un vai jūs esat dzimusi Latvijā? Jā, es esmu dzimusi Latvijā, Kraslava, un mani vecāki bija poli. Tēvs bija vietējais polis, kraslavietis, a mamma bija no Varšavas poliete. Mūsu ģimene, tajā laikā, kad tas bija 31. gads, kad esmu dzimusi Kraslava, tad bija kādi 70% poli. Ļoti šita te Kraslava bija ar poliem tāda, apdzīvota, jā. Un mēs arī ģimene, zināms, mēs runājam poliski, tad gājam arī poļu skolā, bet vēlāk, kad atnesa vācieši, skolas bija slēgtas poļu, un es mācījos vienkārši pie skolotājas 3 gada negāju skolā, a vēlāk tikai es nodevu tā un pārgāju tālāk.
Bet veco laika mūsu ģimene ir ļoti cietusi, tāpēc, ka mani vecāki bija, partizānus tādas izvot, un viņi tad, ko visu, lai būtu pret vaciešiem, jo, piemēram, vacieši taču spīdzināja i poļus, i židus, tad viņi spīdzināja, un daudz ko, tā kā māte bija patriota, viņi piedalījās, Pagrīdes, jā, Pagrīdes viņi bija, jā. Tad bija arī mana vecākā masa Jadvīga, viņa 27. gada dzimusi bija izvesta uz Vāciju. Vecāki bija arestēti, viņi arī bija kādi 2 gadi aizturēti, vēlāk viņus palaida. Tā mēs arī cietam vecu laikā. Kad atnāca Krievija, atkal mēs cietam. Vecāki bija, zināms, arestēti Krievu laika viņi pārvērta, tā kā viņi ir politiski pret Krieviem. Viņi bija arestēti un bija Rīga, viņi Sarkandaugavā sēdēja. Mēs bijām 3 māsas. Un mēs palikām vieni paši, un tad mūs aizveda uz Sibīriju. Aizveda uz Sibīriju 49. gada 25. marta. Un tur to dzīvi, laikam, katrs zina, un lasīja, un zina pēc kino, kā tur mums bija šausmīgi, pirmais gads tas bija šausmīgais, kad nebija ko ēst, nebija ko gert. Bet vēlāk jau nākošajā gada, kad jau mēs tur drusku tā stādījām kādus tur kartupeļus, tur kaut ko, jau bija vieglāk. Zināms, neskatoties, ka mēs bijām tādās grūtībās, bet mēs neaizmirsam, kas, no kurienes mēs esam. Un mēs, piemēram, vienmēr atzīmējām arī šito te Jāņus, un arī visas tradīcijas Ziemassvētki, Lieldienās, tā kā mēs gribējām, kā pateikt, parādīt, ka latvieši nezaudē savas šitas te lepnību un savas šitas te saknes, jā. Kā notika tas tā kā atpakaļceļš varbūt no Sibīrijas? No Sibīrijas ceļš, es biju no 49. līdz 56. gadam. Es biju Sibīrijā, un tad mūs atlaida. Mēs kad palaidām mums, es pareizi uz Latviju uzreiz neatbraucu. Es tur ar savu radinieci, mēs aizbraucam uz Ļvovu. Gribējām tur tuvāk pie robežas, un domāju, varbūt mēs varēsim pārcelties uz Poliju, tāpēc, ka katreiz tur mums arī šitie te radi palika Polijā, ka varēsim atrast viņus vai kaut ko. Un tad, bet mūs pierakstīt nepierakstīja, tāpēc, ka mums pase bija izdota ar sevišķiem burtiem, it kā mēs bijām sodīti. Tādus cilvēkus tur nepierakstīja, un mums vajadzēja izbraukt no turienes. Un es atbraucu tad šeit no Sibīrijas atbraucu šeit mana vecākā māsa, šeit ar savu vīru un ģimeni Iekapilī viņa apmetas. Un es pie viņiem atbraucu. Tā es tiku arī Iekapilī šeit. No 58. gada es esmu. Un tad pamazām izveidojas arī jūs ģimene? Un tad, jā. Es ar savu vīru satiekos tur Ukraina, tur mēs apprecējamies, un tad es atbraucu šeit, tad jau bija mana ģimene šeit. Bet mana ģimene vienalga, es ģimene sava arī runāju tikai poliski. Pareizi viņi gāja 4. vidusskola, Krievu skola, un mēs pie manis vairākas reizes nāca tās direktora sieva Ivanova, viņa bija klases vadītāja Galina Antonovna, un viņa atnāca 3 reizes viņa nāca un saka, es jums aizliedzu runāt poliski.
sava ģimene. Jums jārunā mates valoda. Es saku, piedodiet, bet mēs arī runājam mates valodā. Mana mates valoda ir poļu valoda, a krievu valoda tas ir valsts valoda. Un tā viņai, ziniet, tas ļoti nepatika, bet man nekas. Mēs, piemēram, es esmu patriote un mēs runājam poliski. Bet jūs arī ļoti labi runājat latviski. Nē. Kā jums izdevās iemācīties tik labi runāt latviski? Es, piemēram, no 8. klases es jau tā aizgāju latviešu skolu mācīties, bet no 10. klases mani izveda jau uz to Sibiriju. Bet akcents ir nepareizs. Man arī trūkst vārdus citreiz. Tomēr tas laikam arī deva. Kaut gan Sibirijā mēs arī tur runājam i poliski, latviski, tur bija latvieši, i poli, tā kā mēs neaizmirstam savu valodu nekad. Es, piemēram, gan neticu, ka cilvēki citi saka, oi, es dzīvoju tur, un es aizmirsu savu nepareizi. Tas, kas grib, tas nekad neaizmirsi savu mates valodu vai tevies valodu. Kā ir ar jūsu bērniem un mazbērniem? Vai viņi runā latviski, poliski, varbūt krieviski? Mani bērni, jā. Mani bērni, mēs mājās runājam poliski. Un mani mazbērni arī runā poliski. Šitā te filoloģijas fakultāte viņa Varšavā mācās. Viņa ļoti skaisti runā. Pat labāk nekā tur tie poli. Mazmeitiņa. Mazmeita, jā. Bet saka, jau viņa tagad būs 23 gadi šogad. Un teicami viņa mācās labi. Tikai nezinu, kāds viņai būs liktenis. Vai viņa tur paliks, vai uz šeini viņa atbrauks bērniņus mācīt, vai kā tur. To jau liktenis kā parādīs. Visbeidzot, es jūs gribētu, tiešām šī tāda emocionāla mums bija saruna, un ko jūs varbūt vēlētu cilvēkiem arī šajā kontekstā saistībā ar valodu, ar dzimteni un varbūt druscīt arī ar šiem drusku grūtajiem laikiem? Es jums pateikšu to, es gribētu tā, lai, piemēram, starp dažādām tautām, jūs domājat? Tautībām nebūtu nekādas atsvešinātības. Jā, atsvešana, lai būtu tāda kopiena, jedinstva. Kopība, jā. Jā, kopība, lai būtu. Un gribētu arī pateikt, ka neskatoties uz šitiem smagiem laikiem, kā šito te krīze visko, bet es skaitu, ka tas arī ir atkarīgs no cilvēkiem. Kāds ir patriotisms cilvēkiem? Tāpēc, ka tagad patriotisma mūsu jaunieši, es neredzu viņus. Viņi tikai grib dot un dot. Lai viņiem dot kaut kas, bet lai viņi kaut ko atdotu priekš mūsu valstī vai šito teviju, tas viņiem nav nekā. Un gribētu tādu, jedinstvu, kā pateikt. Vienotību, lai būtu. Vai jūs varētu arī kādu vēlējumu poļu valodā teikt? Chciałbym tego życzyć wszystkim Polakom wspólnoty, żeby każdy czcił swoją ojczyznę, nie zapominał swoje tradycje i ma się rozumieć, nie zapominał Boga. Liels paldies jums šodien par sarunu. Paldies! Lūdzu. Latvija, mūsu mājas!